Resursu centra Zelda raidieraksts Būs jau labi! Labdien mūsu klausītājiem! Svinīgajā podkāsta Būs jau labi 10. sērijā pie mums ciemos rakstniece Inga Grensberga, kura stāstīs par dzīvi ar depresiju un trauksmi. Aiziet! Mūsu raidieraksta 10. sērijā Inga Grensberga, rakstniece un cilvēks, kas arī runā par mentālo veselību. Jā, čau! Čau, paldies, ka uzaicināji. Jā, paldies, ka atnāci. Kā varbūt tu vari pastāstīt, kā tu esi sastapusies vispār ar mentālās veselības problēmām un kādām? Es domāju, ka tas brīdis, kad es sastapos vai apjautu mentālās veselības vai psihiskās veselības esamību savā dzīvē, bija viens no zemākajiem punktiem manā dzīvē. Es līdz tam par to daudz nebiju neinteresējusies, ne arī zinājusi, un man šķiet ar šīs dienas acīm es patiesībā nesapratu, kas ar mani notiek. Un tajā brīdī, kad man bija pirmā lielā, vai kā es to saucu, krīze, ļoti sliktā diena, pilnīgs nervu sabrukums ar panikas lēkmēm, un tad, kad es, kā es saku, atsitos pret zemi, tad es sapratu, kaut kas ritīgi nav kārtībā, ka šādu droši vien, ka nevajag būt, un visticamāk, ka citiem arī tā nav, bet tā galvenā lieta bija, ka es nezināju, ka citiem tā nav, man šķita, ka tas ir tikai man vienai. Es viena pat ar to kaut kā, nezinu, pat ne tajā brīdī pat necīnījos, bet tad, kad es pēc šī lielā nervu sabrukuma no rīta pamodos ar šausmām galvā, es iegāju internetā un meklēju, kuras var tikt pie kāda speciālista. Tā bija pirmā doma, ka tur ir nepieciešama palīdzība, nevis, iet Googlē vai sociālos tīklos, bet meklēt palīdzību. Un tas bija tāds pirmais brīdis, un neilgi pēc tam, kad es nonācu pie savas terapeites, es jau, man šķiet, ka dažu nedēļu laikā biju arī pie psihiatres, tikusi pie diagnozes depresija. Tas notika ļoti ātri jau. Bet tad, ja tu tā paskaties atpakaļ, tā depresija bija jau tā ilgi sniegusies cauri dzīvē, vai tas bija kādā noteiktā posmā, vai samilza? Es teiktu, ka tas droši vien, ka kaut kādi tādi mazi zipšņi vai lielāki zipšņi bija bijuši arī pirms tam, bet, kā jau es teicu, man šķiet, ka es īsti nesapratu, kas tas ir, kas ar mani notiek, jo, kā lieliska dzīve, viss notiek, viss krāsains un priecīgs, un, labi, tur reizēm kaut kāda netik laba sajūta vai, nedēļa nevar izkāpt no gultas, varbūt tas piederās pie dzīves, varbūt tā jābūt. Bet jā, droši vien, ka kaut kādā mērā tas nāca līdz arī no manas bērnības vai agrīniem pusauģa gadiem saistīts ar mobbingu skolā, kaut kādas tādas iezīmes un tāda, personības droši vien veidošanās, vai kā es to saku, neveidošanās tajā brīdī. Un jā, tāds bija labs, šobrīd skatoties, labs tas atsitiens pret zemi vai pret dziļu ūdens grunti, no kurienes tā labi var atspērties un tikt uz augšu. Varbūt cilvēkiem, kas nezin, kā izpauž depresiju, varbūt kādam ir, viņš arī nezin, tā līdzīgi kā tu domā, tā ir norma. Kas tas ir? Jā, kā tas izpauž tev kā depresijas piedzīvotājiem? Šobrīd es saprotu, ja cilvēks, nedēļu nevar izkāpt no gultas, vienkārši nav ne spēka, ne enerģijas, ne vēlme, ja nekas nesagādā prieku, vai drīzāk manā gadījumā bieži vien bija tas, ka man nācās izlukties, ka man viss ir kārtībā, ka to spēlē tās, kā es saku, tā depresijai ir divas brīnišķīgas pēdiņās sejas. Viena ar make-upu un smukām drēbēm, un otra ir tā, ka tu aizēji, kā es vienmēr teicu, vakarā un noraudi vai nokliedz to visu nost un tā otrā. Un no rīta atkal pie spoguļa, mati, make-ups, apģērbs un aiziet dienā. Un ka tādi ilgstoši spēlē to divas spēles ar to. Un liekas, ka tā varbūt jābūt. Bet nē.
Un vēl tāda, bet man nekad nav bijusi droši vien, paldies Dievam un speciālistiem tāda, nezinu, ļoti suicidāls domas vai kaut kas tāds. Vienmēr kaut kad tajā brīdī sapratu, ka tā palīdzība ir nepieciešama un ka tā ir iespējama. Bet kā, piemēram, esot depresijā, to arī vismaz atstāja ārēji tāda ļoti produktīva cilvēka tēlu. Jā. Kā to vispār iespējams? Es nezinu. Man bieži ir jautājuši, kā tieši tu to darīji. Es saku, nezinu, tas ir uz tādu droši vien pilnīgu spēku, gan fizisko, gan emocionālo izsīkumu robežas, kad nekur nav īsti tā uzlādēšanās daļa, kad drīzāk tas ir tāds, ka tu visu laiku staigā pa tādu nažā asmens un mēģini nobalansēt uz tā nokrist vienā vai otrā pusē. Es nezinu, man arī šķita kaut kādā brīdī, ka dzīve, tad, kad mēs augam, saka, ka dzīve būs grūta, neviens nesolīja, ka būs viegli, un tad kaut kādā brīdī šķiet, ka šitā ir tā dzīve, kad ir tas grūtums, ir arī foršums, bet tā visiem ir, tā jābūt. Bet tā nav jābūt. Tagad es ļoti labi zinu, ka tā nav jābūt. Tā nav normāla būšana. Varbūt tu vari pastāstīt par to palīdzību, kas tev visvairāk ir palīdzējis? Es sāku tad iet terapijā, protams, uzreiz arī pie psihiatra, lai dabūtu medicīnu, antidepresantus, palīdzēt arī ar zināmiem miega līdzekļiem, jo pirms tās lielās epizodes man bija iepriekšējā mana ģimenes ārsta, kas ir man šķiet arī ārkārtīgi būtiski, ka tev ir ļoti labs ģimenes ārsts, kurš saprot mana. Tad, kad es pie savas ģimenes ārstas bijušās vērsos, tas saka, man nav labi, man ir tur tas, un viņi teica, tev tur bišķi stress izēja pastaigā. Kaut kāds tāda pilnīgi neizpratne man šķiet par mentālo veselību, bet viņa ļāvās man rakstīt dažādus arī medikamentus tajā laikā, un tas, ko es darīju pilnīgi nepareizi, es miksēju visu iespējamos medikamentus, pilnīgi, kā vien ienāca prātā, es tos miksēju ar alkoholu. Jā. Un tad ir iedomāties šo te komplektu, bet tad, kad es nonāku pie savas psihiatras, kur es eju jau daudz gadus, ka tas ir tāds plānveidā, un tieši man psihiatri to teica, ka, ja tu lieto daudz, visu kaut ko, tad tas izslēdz viens otru, tev nepalīdz pilnīgi nekas, un ja tu vēl tur uzzer virsū, pudelī vīna, tad vispār, protams. Jā. Un es teiktu, ka tā speciālistu palīdzība un tā drošības sajūta, un tad es sapratu, ka man par šo ir jāsāk runāt arī publiski un skaļi, un tā bija man šķiet tāda vēl viena ļoti būtiska palīdzības daļa. Šis te atbalsts no cilvēkiem, kad arvien vairāk es sapratu, ka es vispār neesmu tajā viena, ka ir vēl daudz cilvēki, kuri jūtas vai sajūtas līdzīgi. Un tas atbalsts, iedrošinājums, arī kaut kādi padomi. Un man ļoti palīdzēja arī paralēli gan manai terapijai, gan medicīnai skalbis. Es esmu bijusi diezgan bieži skalbes klients caur telefonu. Gan tās, kas ir tās krīzes tādņu, gan arī, kur jau tev ir speciālists, kas tev piezina reizes nedēļā stundu parunāties. Superīgi. Jā. Un tad tāda sazemēšanās, kā es saku, salikt kopā to savu domas, sajūtas ar ķermeni, jo tā bija kaut kāda tāda viena lieta, kur man bija ārkārtīgi raksturīga depresijā, vai arī tagad, kad ir kaut kādas grūtākas dienas, es nespēju saslēgt tās savas sajūtas, domas ar ķermeni. Es, piemēram, varu nedēļu mierīgi neēst, man negribās. Un tas ir tas, ko man terapeite teica, ka tu vienkārši ir kaut kāds pārāvums starp to sajūtu un ķermeni un ķermenis vispār. Tad tev ir sevi jāatgādina ieēst? Jā, bet es tik un tā to nevaru. Es reizēm par to aizdomājos, bet tik un tā kā ķermenis varbūt arī prasa, bet es to nesajūtu, es to nesadzirdu vai jā. Man nav, jā. Ļoti interesanti. Es zinu, ka citiem ir pretēji, kad ir tieši tā kaut kādā emocionāla ēšana, man ir emocionālā neēšana. Un tas, protams, ja tu nedēļu, vai vairāk kā nē, tad tu beigās arī nevari īsti vairs fiziski pakustēties, jo ir nav ne spēka, ne enerģijas. Un tad tas sniega bumbu veļas ar vien lielāku, protams, un tu krīt ar vien tādā dziļākā. Jā, es esmu dzirdējis par to emocionālo ēšanu. Kad cilvēki ir depresīvi, tad viņš tieši ēd, jo droši vien tas pamaina bišķi smadzenēs ķīmiju, un tad viņš dabū baimes hormonu. Nē, man ir pretēji. Bet varbūt tas arī ir kaut kāda tāda viena no
viena no daļām tam, kā es droši vien katram ir pilnīgi savādāk, kā viņi piedzīvo savu mentālo veselību. Tas ir arī mazliet tāds sava ķermeņa mocīšana. Es nezinu, cik apzināti tas notiek. Tāda bišķi, kad arī, tā kā, ja man ir emocionāli slikti, tad lai ir arī fiziski. Bet tas nav uz tādas robežas iešu, nezinu, lekšu upē, tas, ka tagad vairs nav tāds labs joks, jo tas pēdējā laikā kaut kā notiek bieži. Es domāju, ka tur ir emocionāli veselība mentālā ir apakšā daudz. Jā, un tas ir arī ļoti interesanti, ko tu saki. Man liekas, bieži cilvēkiem ir šī sajūta, ka viņi tajā nomāktajā, grūtajā iekšējā stāvoklī ir vieni paši. Un tas ir, zinām, mērā ļoti atbrīvojuši saprast, ka mēs visi esam vienā laivā reizēm. Ne jau pilnīgi visi, bet daudz iet līdzīgi cauri kaut kam. Vēl viena lieta, man šķiet, ka to es sapratu diezgan vēlāk, teiksim, arī šeit, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tu par mentālo veselību un tām grūtībām, kurām tā ir cauri, ka tu vari dalīties ar saviem tuvākajiem, ar ģimeni, darbā, ar draugiem, man, teiksim, kā rakstniecei vēl paralēli tur izdevējs. Un tad es vienā brīdī noķēru šo sajūtu, ka tie mani apkārtējie tuvie cilvēki sāk justies vainīgi par to, ka man ir slikti. Ka man ir, un viņi sāk meklēt vainu sevī, ka, teiksim, nezinu, tur mamma vaino sevi, ka viņa nav pietiekama labi mamma, tāpēc man ir slikti, nezinu, bijušais vīrs vaino sevi, tad mums ir slikts attiecības darbā kaut kas. Un tad es pieķēru sevi, ka es jūtos vēl ne tikai slikti, tāpēc, ka man ir slikti, bet vēl es jūtos vainīgi par to, ka man tuvie jūtās vainīgi. Un tad tev arī, negribas teikt, lai tu noņem vēl kaut kādu lietu nost, un tad varbūt vieglāk ir tie, svešie cilvēki, kuri tevi nezinu, kur varbūt saprot, ka tā nav, tādā, droši vien, ka bieži ir gadījumi, ka tā ir kaut kāda viena vai dažu cilvēku, nezinu, es lieku pēdiņās vārdu vaina. Bet ka nē, ka tas palaidēja mehānisms bieži vien ir daudz komplicētāks nekā vienas attiecības. Kaut gan bieži vien tā droši vien arī ir. Un tad tā dubultā nomāktība, ka jau ir slikti, un tad vēl tu jūties slikti par to, ka tev tuvie jūtas slikti. Un tāds nebeidzams ritenis. Un tad es vienā brīdī pat pajokoju, tad, kad man bija pēdējā tāda lielā izdegšana. Es ar šiem tuvējiem cilvēkiem, kuri no dažādām vidēm teicu, es varētu sajiet kopā vienā čatiņā un vienoties, tad, kurš ir vainīgs, un patiesībā tad neviens nav, ka tas nav par kādu konkrētu. Bet tad dzīvē ir bieži cilvēki, piemēram, kas nāk un saka, tu vienkārši saņemies, domā pozitīvi. Jā. Kas tev vainas? Saulīts. Vai arī kas tev vainas paskaties uz savu dzīvi, par ko tu sūdzies. Un tas man šķiet zin vēl dziļāk. Zin, kā sievietes reizēm man šķiet, ka tas, un arī vīrieši, protams, uzliek to, kā es teicu, to ārējo masku. Un tad, ja tev ir tie cilvēki, kuri saka, saņemies, un tad tu ārēji saņemies, bet iekšēji tas drupšanas un sabrukšanas process pātrinās ar vien ātrāk, un tā čaula, lai necik skaista vai pārliecinoši būtu iekšēji ir ar vien vairāk. Jā, bet šī izēja pastaigā, varbūt tā vajag iet pavingrot. Jā, es piekrītu, šīs ir lietas, kuras palīdz, nenoliedzami, bet kā viena no. Jā, tas ir interesanti, ka cilvēki, manuprāt, reizēm neapzinas, cik tā depresija un citas tās mentālās saslimšanas, garīgās saslimšanas tomēr komplicētas un bieži vien saistīts arī ar traumām, bet arī ar kaut kādu smadzeņu ķīmiju, kas vienkārši tur tāds parasts teikums nepalīdzēs vienmēr. Bet, piemēram, kā tu tiec cauri, vai tev ir, kā tev ir ar sezonālajām lietām, piemēram, ziemā? Cik es runāju apkārt, šī bija kaut kāda supergara ziema, protams, arī tur personīgajā dzīvē bija visādi lieli satricinājumi. Bet es domāju, ka tā tumsa un augstums ir nepalīdzoša labai mentālajai veselībai. Šobrīd arī pēdējās nedēļas ar sauli, man ir sajūta, ka tāda ir labāka un priecīgāka dzīvošana, jo tajā ziemā gribās ielīst tajā savā pazemē un tur arī palikt. Bet es domāju, ka tāpēc mēs latvieši varbūt arī vai šeit tuvāk ziemeļiem esam tik nepriecīgāki un nesmaidīgāki, un varbūt biežāk sastopamies ar tādām mentālās veselības problēmām, lai gan tas visticamāk nav galvenais faktors. Un kāds būtu galvenais tev? Visa dzīve. Es reizēm domāju, no kurienes tas nāk, un kāpēc, kas ir tas, kas uzliek to pirmo kaut kādu
punktu. Un kad sākas tas process, kāpēc citiem sākas un citiem nesākas, kāpēc citi ir visu laiku priecīgi. Bet tas varbūt kā radoša personība bieži vien domāju arī tas, ka mēs kā radošie diezgan daudz rakņojamies sevi un arī attiecīgi ārpusē vērojam notikums varbūt mazliet kaut kā jūtīgāk un vairāk, ka ir tāda, nav tāda pa virsu būšana un tad tas kaut kā pieķers, es domāju, ka vairāk. Bet ir arī cilvēki, kur varbūt nav no radošajām sfērām un tāpat iekrīt tajā tumšumā. Bet kā tev ir kaut kādas savas metodes, kā tu sevi motivē, kā tu pamosties un tiec cauri dienai? Tad, kad ir labi, kad ir slikti. Top 3. Droši vien, varbūt abos gadījumos. Jā, es vienmēr to saku vispirms sev un tad arī apkārtējiem. Es nemitīgi šobrīd, kā es saku, turu roku uz savas mentālās veselības punktu. Tagad jau es zinu, kur ir tie krituma brīži un kad ir kaut kas jādara. Tie, protams, ir joprojām būt rūpīgā vērošanā vai kontaktā ar savu speciālistu, ar savu ārstu. Bet tad, kad ir tādas labās dienas, nezinu, droši vien, ka man nav tādi paņēmieni, kā nezinu, iedot kādu padomu, kā tikt ārā. Droši vien speciālists vai arī kaut kāda viena drošā persona, kas nav speciālists, kam tu vienmēr vari pateikt visu vai, teiksim, pēdējā pusgada laikā man ir bieži dažādi izaicinājumi mentālajā veselībā, un tad man ir draudzene un man ir brālis. Un es zinu, ka jebkurā brīdī, kad tev ir tā ne tikai speciālists, bet tā drošā persona, un es zinu, ka, teiksim, viens no iemesliem, kāpēc es par mentālo veselību daudz runāju publiski, ka es varu būt šī drošā persona arī kādam pilnīgi svešam cilvēkam, kurš ir man uzrunājis, un tā ir bijis, ka dāmas man ir uzgribas, mēs joprojām esam uz sarakstē vai kādās audio ziņās, mēs nekad dzīvē neesam tikušās. Es neko par viņām īsti nezinu, viņas varbūt zina par mani vairāk, bet ka tev ir tāda kaut kāda drošā vieta, kur sazināties. Un tad, protams, man ļoti patīk manas terapeitas visādi padomi, viņi man reizēm atsūta dažādus video, kā tur saslēgties ar sevi, kaut vai nezinu, apgūties uz grīdas reizēm, tad, kad ir grūti vienkārši. Tā būtu to gravitācijas, vai nezinu, pieskarties kaut kam augstam, kaut kam karstam, ielikt, paņemt ledu rokās, un tad saprot, ka tas ķermenis ir ar tevi, lai gan bieži vien šķiet, ka galīgi kaut kur mētājas. Vai tev kādreiz ir bijusi doma, arī specifiski, kur uzrakstītu kādu grāmatu par šiem, tā kā tiešām... Man šobrīd ir doma par ne šo, kura būs man tūlīt pat, bet par nākamo, bet man šķiet, ka es katrā no savām grāmatām tā vai citādi ļoti risinu mentālās veselības jautājumus. Gan pirmajā grāmatā man šķiet, ka manas visas varonas grāmatās iet terapijās, es pati to daru. Man grāmatās iet pirmajā īpaši ir par ļoti dziļām arī depresijas epizodēm un par to, kā no tā tikt ārā vai netikt ārā. Bet, droši vien vairāk caur literatūru tādu specifiski tieši. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz speciālistu, kur to var izdarīt daudz labāk un vērtīgāk lasītājiem, jo es to varu tā mazliet varbūt caur literatūru. Es skatījos internetā ar tevi kādu raidījumu tieši par šo tēmu, un tu tur pieminēji, ka tev mēdz būt arī trauksme. Jā. Tā kā vērtībā distonija. Jā, man ir arī distonijas diagnozīta. Un kā tas izpaužas? Un atkal jau tas ir droši vien par nezināšanu. Tad, kad man arī fiksēja distoniju, jo man šķita, man viņa notiek ļoti, tie simptomi ļoti fiziski. Pirms pirmās man vairākus gadus, un droši vien tā arī bija daļa no depresijas, un vienkārši katru dienu, visu laiku nemitīgi sāpēja galva. Iedomājies dzīvi, ka tev ir tāds, un man pirmajā grāmatā ir tā galvasāpju skala no 1 līdz 10, un ka nav nevienas brīdis, kad nesāp galvu. Tu pamosties no rīta, sāp galvu, tu pa dienu varbūt mazliet mazāk. Protams, visu laiku esmu nemitīgi uz medikamentiem, lai samazinātu. Un tad ir kaut kāds tas brīdis, kur šķiet, ka vieglāk ir, izlekt pa logu. Jā.
Un tad es domāju, ka tas ir kaut kas fizisks. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka man ir kā minimums audzējs galvā. Es izgāju visas iespējamās, ārkārtīgi dārgās procedūras, rezonanses, magnētiskās, visu. Un man neko, un visa ārsta man teica, tev viss ir kārtībā. Tu esi pilnīgi vesela. Es saku, kā jūs man varat teikt, ka es esmu pilnīgi vesela, ja man gadiem katru dienu sāp galva. Tā kā nepārstāv vispār, nemitīgi. Nē, nemitīgi. Un tad vienā dienā, man viena kolēģi ieteica vienu ārsti, kas bija ārpus mana paziņu loka. Es aizgāju pie viņas, un viņa sāka pēc izslēgšanas metodas, tā kā tas tev nav. Un ļoti ātri teica, tā ir distonija, un tas bija tas laiks, kad veģetīva distonija bija tāda bišķi modes lieta, ka visām tur sabiedrībā visiem bija distonija, un tas bija tik, diezgan moderni, ka tev ir, un diezgan tu biji kaut kā neritīgs, ja tev nav šī distonija. Un tad man izrakstīja vienkārši antidepresantus. Un apmēram mēneša laikā man pārstāja sāpēt galvu. Un tas ir viens no simptomiem. Un pēdējo reizi, kad man bija tāda liela distonijas lēkme, tas atkal bija ķermeniski. Es nonācu ar neatliekamu palīdzību slimnīcā. Man likās, ka man audzējs no manas galvas ir pārvācies kaut kur uz manu vēderi. Un man ar neatliekamu palīdzību aizvedu uz slimnīcu, nedēļu nogulēju slimnīcā, nodeļā. Man pilnīgi nekas nekaitēja. Tas ir relatīvi nesen? Tas bija pirms pāris gadiem, jā. Okay. Vispār, fiziski viņi izdarīja visus testus, bet ārsts bija atkal, un tas ir brīnišķīgi, ka mums ir tādi ārsti. Man šķiet, ka viņš saprata, mēs daudz runājam, protams, arī par mentālo veselību, un ka es esmu nostāvu uz antidepresantiem, un viņi man ļāva tur pagulēt, vai ne pagulēt, bet izvērt kaut kāds arī attiecīgi veselības lietas. Un pēc tam atkal pārgāja, tas nebija nekas fizisks. Tas vienkārši ļoti, ļoti ķermeniski, sāpīgi. Jā, tas ir interesanti arī ar dažādiem, bipolāriem traucējumiem vai šizofrēniju. Vienkārši kaut kas, ko es saku, nobrūk sistēmā vai nestabils kaut kāds elements ķermeniskajā sistēmā, un tu pat nesaproti, nevajag bieži vien nekādu palaidē mehānismu. Vienkārši notiek kaut kāds pārsinājums un viss. Un tad viņš ir kaut kā jānostabilizē. Tas ir interesanti, tas, ko daudz arī nesaprot, kā arī tā var būt kaut kāda kļūme sistēmā. Jā, vai ne? Biorobotā mūsu. Tieši tā. Un bet arī palīdz ļoti, visādi. Es biju pavisam nesen kā rakstniece skolā, un tur bērniem, tad, kad viņiem uznāk daudzīšanās, šī elpošana, mēs zinām, tur 5 izaugsmes, bet viņiem ir pirkstiņa elpošana. Pirkstiem viņi velk līdzi, un es reizēm, kad man ir trauksmes velku, kā tie otrklasnieki pirkstiņa elpošana. Un tad kaut kā aiziet atpakaļ tādā drošā, labā vidē, kur tu jūties, kur bija jutusies labi, un tad viņi kaut kā pazūd. Tie neironi atkal, vai kas tur palaidēja, saslēdzas pareizi atpakaļ, kad saprot, ka viss ir kārtībā, tāda droša. Vai tas, ka tev ir bijušas un ir šīs, iekšējās grūtības, vai tas tev arī ļauj savās grāmatās, analizēt cilvēku psihi daudz dziļāk redzēt, tā kā arī galvenā varoņa un viņu līdzcilvēku? Es domāju, ka jā, bet es primāri, ņemot vērā, ka es neesmu mentālās veselības speciālists, ka es primāri izēju caur to savu prizmu, analizējot sevi un caur savu, un tas ir tas, ko es vienmēr saku, ka es nevaru dot tādus, īstus padomus, tikai dalīties savā pieredzē. Kaut kādā mērā kaut kur palīdz, protams, un mēs zinām, ka rakstīšana vispār ir ļoti terapeitiska, un daudz to saka, ir izrakstīt no sevis ārā. Man daudz būtiskāk reizēm šķiet ierakstīt arī kaut ko sevī iekšā, kaut kādu, stiprinājumu vai iziešanu no šīm izaicinošajām situācijām. Bet es domāju, ka tāda lielākā atgriezeniskā saite vai tas, ka es kaut ko daru pareizi grāmatās, ir tieši lasītāji un lasītāju atsauksmes, ka viņi spēja ar to identificēties, ka kaut kas, ko es esmu uzrakstījusi vai kāds reizēm saku ļāvusi saviem varoņiem, vai pārsvarā tās man gan ir dāmas varoniem iziet cauri, ka tas kaut kur palīdz paspoguļot man lasītāju arī kaut kādas dzīves, un viņi saka, ka es caur Alisi vai caur Mariju ieraudzīju kaut ko, ko es pati sev nebiju ļāvusi, un man šķiet, ka tā ir tāda lielākais novērtējums. Tas ir tādā profesionālā mentālās veselības jomā, ka tieši caur izlasīto vārdu, ka tā grāmatas jau, kā mēs zinām, zvaigznē uz sienas ir rakstīts, un vispār grāmatas ir spoguļi, ka mēs tajās redzam tikai to, kas ir mūsos pašos, vai ne? Jā. Un tad, ja
tie manas varonas un viņu cilvēki viņā blakus, kā tiek galā, ja tas spēja kaut kā mazliet, es varbūt nelietošu vārdu palīdzēt, bet paspoguļot lasītājs, tad man šķiet, ka tā ir ļoti liela vērtība. Jo tas ir tas, ko es pati meklēju grāmatās lasot, ka bieži vien ir tā, ka es jau šo zināju, bet es kaut kā bija aizmirstu, ka es jau šo zinu. Un ir ļoti labi reizēm izlasīt nenormāli biezu grāmatu, un pēcvārdā viens teikums ir tieši tas īstais, kurš pie tie brīdī vajadzīgs. Viņš nostrādā par resursu. Jā, grāmatas kā resurs, jā, absolūti. Man ir vēl pāris jautājumi. Pirmais, kā tu izdomāji par to runāt publiski vispār un kāpēc? Zinu, man vienā brīdī nešķita godīgi pret sevi un arī pret savām pārsvarā lasītājām un sekotājām. Zinu, kā ir tagad mūsdienās viss ir par un ap sociālajiem mēdījiem, ka mēs būvējam ārkārtīgi skaistu, veiksmīgu dzīvju priekšstatus, un es to darīju. Un tas, ko man bieži jautā, kā tu visu vari tik labi izskaties, tev ir darbs, tev ir grāmatas, kā tu visu šo vari, un kad cilvēki vai dāmas uz mani skatās un jūtas vainīgs par to, ka viņām tas nesanāk, un tajā brīdī es sapratu, Grānberga, es meloju ne tikai sev ar to izlikšanos, bet es meloju visapkārt un izliekos par to, kas es neesmu. Un tad es aizdomājos, ka tas, ko es gribu redzēt gan savā īstajā dzīvē, gan arī, sociālos mēdījos vai mēdījos intervijās, ir īstums un patiesums. Un ka tas ir tas, kas mani uzrunā. Un es sapratu, ka būtu godīgi tikai pret sevi un pret savām lasītājām, sekotājiem, saviem draugiem pateikt, nē, nebūtu viss nav tik skaisti, kā tas izskatās. Un tāpēc sākt dalīties arī ar to ēnas pusi mazliet. Un tas bija ļoti, ļoti atbrīvojoši man pašai, ka tā vairs nav visu laiku jāizliekās un jāspēlē kaut kāda ārkārtīgi veiksmīga, absolūti nesasniedzama persona, jo tas vispār nav reāli. Un tas man šķiet palīdzēja vispirms jau man pašai un arī attiecīgi cilvēkiem man apkārt daudzajām sievietēm pārsvarā un arī vīriešiem, ka sajusties viņiem arī līdzīgi kā man, kad ir abas puses. Īstenībā šis man uzvedināja uz tādām pārdomām, bet kāpēc ir tas trends it kā sociālos mēdījos parādīt tikai tos super kaut kādu tā kā izdevušos, priekš ko mēs būvējam tas pilis? Tas ir lielais mērķis būt, ka tev viss ir kārtībā un dzīve ir izdevusies un ir, ceļojumi un viss ir labi un ka tas nāk kaut kā viegli. Jā. Un man patika, kādā no intervijām Džims Kerijs bija teicis, ka vienā brīdī tu kā persona nenormāli, kā īstais tu nogursti apkalpojot šo te ārējo avataru, kas tu būvē, ka visa tava dzīve vienā brīdī ir, lai būvētu šo te avataru, ko redz citi. Un turklāt vēl viena no lietām, tad, kad es ieguvu šo te publisko balsi, man pateicoties savai dzīvē, gan grāmatām, man ir joprojām ārkārtīgi svarīgi to manu balsi, manu platformu, kas man ir lietot jēgpilni. Lai kādam varētu varbūt palīdzēt, varbūt es negribu lietot vārdu izglītot, bet varbūt vērst uzmanību uz, jo tajā es apzinos, ka es varētu darīt ar savu platformu, ar savu balsi visādas vieglākas lietas, staigāt pa apģērbu veikalu atvēršanām un kaut ko tādu darīt, kas arī piesaistītu droši vien uzmanību, un kas arī forši man patīk to darīt, es nevaru noliekt. Bet ka apjaušot un tāda bišķi arī atbildība par to, kas man ir dots un ka to izmantot jēgpilni. Man šķiet, ka tā arī bija viena no tām lietām, kāpēc es to sāku darīt. Un sevis dēļ. Un to avataru ir, man liekas, Džims Kerijs teica, fuck it. Tā kā es vairs nepiedalos šajā spēlē, ka tas pārāk grūti. Un tie cilvēki, kuri skatās uz tevi un domā, un es skatos uz citiem cilvēkiem, uz citām sievietēm, tajos pašos sociālos mēdījos, uz viņu brīnišķīgiem dzīvēm, un tu mēģini arī tam līdzināties, un tev neizdodas, un tu sāc apšaubīt sevi, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Bet pēc tam tu saproti. Jā, bet tu saproti, ka patiesībā visticamāk, ka tur viss nav tā, kā tas izskatās, un par to runāt man šeit ir ārkārtīgi svarīgi. Pēdējais jautājums.
Mūsu raidieraksts sauc Būs jau labi. Un kā tev šķiet, būs labi? Tev pasaulē vispār? Es ļoti ceru, ka pasaulē būs labi. Un es esmu pārliecināta, ka man būs labi, jo es esmu sapratusi, un tas ir tas, ko es iedrošinu visus klausītājus, ir mazliet pašam par sevi jāparūpējas un kā saka, jāuzliek tas savus pirkstus, savu pulsu un jāpaskatās. Un tad tu zini, ja tev ir resursi, informācija, tad patiešām būs labi. Bet es laikam šobrīd daudz vairāk ceru, ka arī tajā pasaulē būs labi, jo ir mazliet traki ārpusē reizēm, ka tu atver ziņu portālus. Tu gribot, negribot tiec pie trauksmes, asarām un tādu mazliet arī izmisumu par to, kas notiek pasaulē. Un tad šķietam ir nesaprotami, kāpēc cilvēki viens otram to nodara. Vai ne? Tas pilnīgi banālais, ka gribās, kāpēc mēs to nodaram viens otram? Taču jo visi galvenais virsmērķis, un taču vajadzētu būt dzīvot labi, draudzīgi un nedarot pāri. Un it kā potenciāls arī mums ir. Absolūti, vai ne? Viss vienmēr aiziet bišķi šķērsā. Jā, ir kaut kādi, kuri varbūt ieskata, ka viņiem pienāks kaut kas vairāk. Vai viņi būs baudu no tā, ka citiem ir slikti. Es nezinu. Jā. Bet es ceru, ka būs labi. Un cik vien ir manos spēkos gan pasaulē, Latvijai savu darīt, lai būtu labi. Raidieraksts Būs jau labi ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidieraksta Būs jau labi saturu atbild Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem Zelda. Resursu centra Zelda raidieraksts Būs jau labi.